Svētdien pirmie 10 kilometri jāskrien. Nekad neesmu skrējis Rīgas maratonā. Ko man darīt? Kas ir pats galvenais? Pirmkārt, ir neeksperimentēt ne ar ko. Neeksperimentējam ne ar ēdieniem, alkoholu nedrīkst dzert, neeksperimentējam ar drēbēm, lai tu jūties komfortabli un saliec visu jau sestdienas vakarā. Tad, ja tu kaut kāds želējs esi līdz šim jau pamēģinājis, tad droši, lai tev ir komforts. Ja tev kāds tur piedāvā, pirms startiņa, nē, kategoriski nē. Tikai tas, kas ir pārbaudīts. Vēl ir labi pirms starta bišķiņ tā paskriet, iesildīties. Tāds lēns riksīts, lai ķermenis jau ir tā kā sagatavojies. Man jau šobrīd ir uztraukums un zinu, ka svētdien tas būs vēl lielāks starta līnijā. Un kā man to pārvarēt? Uztraukums tas ir normāli un uztraukumam ir absolūts pamats. Tas, kas tev vēl nāks klāt, būs tas pūlis apkārt, kas dos tev arī tādu adrenalīnu. Un tad, kad dos startu, tad, kad atskaiti iet, tā enerģija ir vienkārši neaprakstām. Un tev tas pūlis jau aiznesīs. Kā tad tikt līdz finišam? Vienkārši skrien. Nē, katrā ziņā es tev ļoti silti rekomendēju, tā kā tev būs tas pirmais, tad izbaudi visu to emociju gammu, kas būs. Ja tev pēkšņi paliek kaut kā pa grūtu, tad samazini tempu. Ja kaut kas sānās spiež, tad varbūt uz mirklīt ir jāapstājās, ievelc kārtīgi, izelpojies. Arī, ja tu to vari izdarīt, samazinot tempu, bet galvenais, lai tev ir komforts. Nevajag sacensties ar citiem, tikai ar sevi. Izbaudi procesu. Mēs taču skrienam stafeti. Galvenais ir nepaskriet garām stafetes draugam. Nodot kociņu, lai tālāk. Vai nu pie Dēls teātra, kur karnevālu jūs, vai Meža parkā, kur būs Nacionālais simfoniskais orķestris spēlēs mūziku. Mēs noteikti zinu, ka tev viss izdosies, būs forši. Būs forši. Jā.